Daugavpilī darbojas 8 bērnu klubi, kuri atrodas visos pilsētas mikrorajonos un ir bērnu un jauniešu centra jaunības struktūra vienības. Uz pašvaldības uzmanību un finansiālu atbalstu bērni atbild ar sabiedrisko aktivitāti piedalīšanos daudzos labos darbos. Šodien, pateicoties bērnu klubam Fortūna, mēs varam apgalvot, ka akcija Labie darbi 740 ir izgājusi ārpus pilsētas un visas Latvijas robežām. Apmaiņas programmas Erasmus ietvaros klubs Fortūna un viesis no Portugāles Telmo Eštevā nolēma Daugavpilī jubilejā pasniegt fotogrāfiju izstādi Pilsēta bērnu acīm. Mērķis, protams, ir pirmām kārtām iesaistīties Daugavpils dzimšanas dienā un kopā gūt šo te kopā būšanas prieku un fotografēšanas prieku. Šos kadrus mēs filmējam aprīļa sākumā, kad kopā ar Telmo bērni staigā pa pilsētas laukumiem, parkiem, pagalmiem un ielām meklējot iespaidus. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, iespaidu bija daudz, īpaši Daugavpils viesim. Pie mums viņš ieradās marta mēneša pirmajos datumos. Īsā laikā paspēja iemīlēt pilsētu un tās iedzīvotājus, bet bērni paši Telmo un Portugāli, par kuru viņš daudz stāstīja. Fotografēšana ir viņa aizraušanās, viena no daudzajām, bet vairums bērnu fotografē pirmo reizi. Tas ir atbildīgs darbs, laba fotografija nesanāca uzreiz. Skolotājs pacietīgi skaidroja, kā izvēlēties labāko rakursu. Izstādē ir apskatāmi arī daži Telmo darbi. Man viss bija nepazīstams, svešs, bet jau nedēļu vēlāk es atradu, iepazinos ar cilvēkiem un man patīk Daugavpils, feina vieta. Demonstrēšanai tika atlasīti 20 labākie darbi, tā skaitā tie, kas uzņemti dažādos laikos. Tā vai citādi, bet tie visi ir veltīti pilsētai, notiekošiem svētku pasākumiem un, protams, cilvēkiem. Šī fotografija rādas bērnības svētkus laiku, 1. jūnija, kad tie notika mūsu pilsētā. Tā kā esmu arī Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes dalībniece, mēs piedalījāmies tajā akcijā un foto rādījās tieši tas akcijas laikā. Fotogrāfijas, kas veltītas Daugavpils jubilejai, Telmo vedīs sev līdzi uz Portugāli elektroniskā formātā. Ceļojošo izstādi būs iespējams apskatīt pilsētas bērnu iestādēs un centrā jaunība. Fotogrāfijas tiks izvietotas arī bērnu un jauniešu centra mājaslapā.